tas nav noteikti viegli savienot darbu ar mācībām. Tas noteikti jāpārdomā, noteikti vajadzīgs atbalsts arī no kolēģiem un varbūt arī augstāk stāvošām institūcijām, lai to iespēju dot, un arī no ģimenes īstenībā vajadzīgs atbalsts, jo, protams, tas ir arī brīvais laiks. Šis varētu būt viens no jautājumiem, kas varētu būt iekļauts kursā laika plānošana darbiniekiem valsts pārvaldē, tāpēc, ka mums nekad nav laika nekam. Protams, ka plānošanas process bija iekļaut iekšā, bet jāatzīst, ka arī vadība ļoti pretīm nākoši bija. Man personīgi nekāda problēma nebija saskaņot darbu procesu ar mācībām. Tas bija pēdējais kvalifikācijas darbiņš, kas bija jāraksta. Man pēdējā mācību laika mainījās, un man nebija iespēja apmeklēt visas lekcijas. Un vienā brīdī pēc jaunā gada man likās, kam man to vajag. Tad es tā lēnām apsēdos, padomāju, vienkārši jāsaņemās un jāuzraksta. Bet pēc tam ir tāds garantējums pašam par sevi, kaut vai tāpēc, ka tas bija jāraksta angliski. Tas man arī deva tādu iemeslu un pamudinājumu paskatīties priekš ikdienas darbu. Jo tas jau ir tas, ka ja mēs gribam šajos zināšanās un datos balstītos lēmumus, mums tomēr ir jāskatās arī šie zinātniskie raksti un mazliet jāturās arī šajā līmenī. Vajadzīgi brīži, lai izkāptu no ikdienas darba rutīnas. Es mācos to sajūtu būt šeit un tagad, un neskatoties uz to, ir tas mājasdarbs izpildīts, nav tas mājasdarbs izpildīts, tu dari labāko to, ko tu vari, tajā iespēja robežā, kas tev ir. Un būt šeit un tagad un ņemt to, ko tev dod, tā ir šī brīža, manuprāt, labākais, ko tu vari izdarīt īstenībā. Domāju, ka tas bija grūtākais, bet es vienmēr esmu domājusi, ka tas tieši ir tas, kas man tomēr piespiež kaut ko izdarīt un saņemties un varbūt vairāk klausīties vai vairāk iedziļināties. Ja tāda mājas darba nebūtu, tad es nepapūlētos varbūt tik daudz kā ar mājas darbu. Jāzina valoda. Ja tu nezini valodu, tad ir grūti būs, protams, mācīties. Bet pēc būtības man cilvēkam, kurš ikdienā daļai izmanto angļu valodu, man nekāda problēma nebija. Un es domāju, ka tie cilvēki, kuri baidās, bet runā angliski, ir viennozīmīgi jānāk. Viss būs labi, jo pasniedzēji izskaidro ļoti vienkārši un ļoti saprotami. Un, ja godīgi, man arī mazliet sākumā baidīja, kā angļu valodā būs. Tur jau būs kaut kādi zinātniskie termini un pārējās lietas. Vajadzēs, laikam, Google Translate izmantot. Bet īstenībā ne. Bija ļoti vienkārša valoda. Jā, bija daudz tehniskas lietas, bet ļoti vienkārši paskaidrotas un uztveramas. Tā kā ar angļu valodu šajā gadījumā tas nav lielākais izaicinājums.